Labvakar, cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Kā katru otrdienas vakar, arī šodien jauks otrdienas vakars. Nav tik saulains, kā gribētos, un mazliet vēsāks, īsti vasarē vēl nav. Bet mums Radio Merkurs ēterā, šeit kā parasti, otrdienās vakarā 18 līdz 20:15. Raidījums Gaismas pils. Šodien Merkurs studijā esmu es, Juris Lapinsks, un man viesos ir jums labi pazīstamais Anglo-katoliskās baznīcas Svētā gara draudzes priesteris Egīls Rutkovskis. Viņš nav kādu laiku bijis, viņš arī grib pastāstīt savus novērojumus, savus domas par to, kā mums te Latvijā notiek, ko mums te diriģē no ārzemēm, kāda mums situācija un vispārējais. Protams, pamat jautājums ir mūsu izdzīvošana, jo tā ar vien kļūst grūtāk un skumīgāk. Nodokļus it kā no vienas puses atlaiž, mazlietiņi it kā sola, ka būšot mazāk, tikai pa apkārt ceļiem, iznāk taisn otrādi, ka tie nodokļi paliek lielāki, un tā viss. To pieliek klāts, degvielas cenai, tur akcijas nodoklis, tā kā pat maizes cenā ir iekšā degvielas cena un tā akcīze un vispārējais, tad arī pārtiks produkti kļūst daudz dārgāki nekā bija pagājušajā gadu šajā laikā, un nevis tur pa 1%, 0,4%. Protams, tās preces, kuras nevienam nevajag, kuras neviens nevar nopirkt, tās arī tur tajā grozā ieskaita, un tad kopā izskatās, ka nemaz tik traki nav, tāpat kā šī vidējā alga, miljonāri kļūst vēl bagātāki, nabagi kļūst vēl nabagāki, un tos miljonus, ka izdala, mēs jau arvien mazāk kļūstam, un it kā mēs relatīvi labāk dzīvojam, tikai pateicoties tam, ka mēs mazāk šeit paliekam. Un visi tie sodi, visas tās iekasēšanas, bet īstenībā mums ir pilnīgi uz otru pusi. Bet labi, ko es te daudz žēlošos, došu vārdu Egīlam Rutkovskim, viņš nav jau vairāk kā pusotru mēnesi pie mums Merkurā bijis. Labvakar, Egīl. Miers jūsu namam, miers jūsu sirdīm. Paldies, Juri, par šo doto iespēju. To atkal iesākšu šo sarunu ar to, kā mums izdzīvot. Un es kārtējo reizi tev pateikšu, Juri, dzīvosim, mēs nedrīkstam iziet laukā no dzīves. Tu pat kā teici atkal par tiem nodokļiem, un, protams, ka tas tavos raidījumos bieži izskan. Un es tev gribētu teikt ar tādu citātu no jaunās derības, ko arī Jēzus ir teicis, ka kamīls drīzāk izlīdīs savu ādats aci, kā bagātais nonāks debesu valstībā. Viņam nemaz nevajag to debesu valstī, viņam nospļauties uz viņu, ja tāda vispārīgi ir. Tu zini, tad, kad cilvēks nostājās pie tā sliekšņa, kad viņš pāriet no laika telpas ierobežojumu, tad visiem uznāk bailes un visi sāk ķerties pie pēdējā salmiņa, un arī pie tā, ka iespējams gribētu nonākt debesu valstībā. Es negribu. Juri, es zinu tavu nostāju, tāpēc pagaidīsim, paies kāds laiks, varbūt gadi, 10, 20, varbūt es to nepiedzīvošu, varbūt to arī mainīs savu nostāju. Nemainīšu. Mēs šobrīd, es domāju, ka mums nav jāstrīdās. Veidenbaums ir ļoti aktuāls arī šim laikam kā dzejnieks. Ja viņš pasaka patiesību tajā laikā, un kas mainījies? Juri, kas ir mainījies? Ja? Nav nekas mainījies praktiski. Šī eksploatācija, izspiešana, apmaušana, aplaupīšana un šie solījumi par šo debesu valstību jau ko ir vēl intensīvāki kļuvuši un vēl riebīgākā formā viss tas nāk ārā. Tas ir ne par to, tātad, kāpēc bagātais var nenonākt debesu valstībā. Viņa dvēsele ir piesaistīta pie materiālās pasaules. Viņš turās pie šīs materiālās pasaules, pie savas naudas, cik viņa varbūt ir godīgi nopelnīta, cik viņa varbūt ir negodīgi nopelnīta,
Bet tas ir viņam ļoti šausmīgi, kad jāiet prom no šīs pasaules, un viņš nekā nevar no šīs pasaules paņemt sev līdzi. Ja gribētu tev teikt, ko savā laikā Suleimans bija pavēlējis saviem pavalsniekiem, ka tad, kad es miršu... Kas tas Suleimans ir? Sultāns, islāmists, musulmanis, liels karavadons. Ja tu redzi šo filmu, ko arī kādreiz Valds atsaucās Zelta laikmets, un viņš teica tā, manam zārkam pa priekš, lai iet visi mani kalpi un kaisa. No sākuma bija tā, ka pa priekš, lai iet un manu zārku nes ārsti. Visgudrākie ārsti. Jo redz, cik daudz mums gudru ārstu arī nebūtu, viņi uzvarēt nāvi nespēja. Tad pa priekš, lai iet visi mani kalpi un kaisa naudu un sudrabu un zeltu un dārgakmeņus, lai tauta redz, kad es neko līdzi nepaņemšu, visu atstāju šeit. Un, protams, lai tauta redz manas rokas, kad viņas ir kailas, tur nav ne dārgi gredzeni, nekādi citi bagātības apliecinājums, ja? Es aizēju no šīs pasaules kails un tīrs, ja? Tātad pats saprot, ka ļoti grūti bagātam cilvēkam, kas ir saraus negodīgā ceļā šo mantu, kas viņš arī nebūtu, Rothschilds, Rockefellers, vai vēl kāds mirstīgais, ja? Viņam būs ļoti grūti mocīties, lai atstātu šo mantu kādam citam. Tas pats arī šeit šodien Latvijā. Celsim tos nodokļus. Un nodokļus jau ceļ tikai tāpēc, ka jau mēs kādreiz te runājām. Šī milzīgā ierēģu armija, kuru ienākumi ir, protams, es te nerunāju šobrīd par skolotājiem, varbūt policistiem un ārstiem, bet es runāju par tādiem ierēģiem, ja, kas ir valsts administrācijā un saņem superpieklājīgas algas. Varētu viņus ierindot nevis kalpu kārtā, bet arī šo te bagātnieku kārtā, kuri nekādā gadījumā nesūtīs savām zārkam pa priekš savus radus, lai viņi kaisītu zeltu un sudrabu priekš nabagiem. Tātad pagaidām nodokļu politika mums pastāv. Es, kad klausos Valdi, viņu stāstus, jauki, ka nebūtu nodokļu sistēma, viss tiktu nojaukts. Ar ko sāksim? Es vienmēr gribu sagaidīt to atbildi, kad un ar ko mums jāsāk, lai mēs nonāktu pie tā godprātības pamata, kas it kā kādreiz esot pastāvējis. Vai senlatviešiem, vai ārijiem, nezinu, tajā laikā nedzīvoju, pārliecināties nevaru. Bet zinu tikai vienu, ka taisnīguma uz šīs pasaules kopš cilvēka radīšanas un grēkā krišanas tā arī nav bijuši. Atsevišķos gadījumos, protams, mums ir godīgi cilvēki, mums ir cienījami cilvēki, ja? Un tajā pašā laikā mēs nevaram pateikt, ka mēs visi, arī tie godājamie un cienījamie, nebūtu bez kaut kādiem melniem plankumiem. Nezinu, es gan tā nedomāju. Stāsti, kā tu domā. Redzi, vispirms par tiem Pasaka, kas tad nodokļiem. To jau tu esi dzirdējis un mūsu klausītāji dzirdējuši, ja? Tu saproti, es atsakos šīs valsts dzīvē piedalīties jau vienkārši, lai nemaksātu nodokļus. Es būtu ar mieru tā kā tam Čingiskam, tā kā tam muižniekam to 10. tiesu, ja? Bet tas arī nodoklis 10. tiesa. Pagaidi, tā varētu būt tā nodeva, tā saprātīgā nodeva par manas drošības garantēšanu. Jo kāpēc šī Ulmaņa Latvija sabruka?
ražoja, sviestu ražoja, bet tad, kad nāca Paulova divīzija ģenerāļa ar visiem tankiem un lielgabaliem un lidmašīnām, un šeit jau sēdēja iekšā vismaz 135 000 sarkanās armijas, tā teikt, galvu rāvēji, ja, jūras tos flotes kājniekus un jūrniekus tos vispār neskaitot, ja, viņu ģimenes neskaitot, te jau bija tik biezā slānī, ka te jau vairs pat nevajadzēja nevienam pat pretoties. Nu, un tā tad tu saproti, ja būtu, pasties, Ziemeļkoreja pat laban, saka, ja jūs līdīsiet, tad mēs jums uzgāzīsim atombumbiņu. Žīdi ļoti vienkārši, 200 atombumbas Izrēlai ir. Un viņiem neviens nepiestāda nekādas pretenzijas, ka viņiem nedrīkst būt, un tā tālāk. Es klausījos ļoti uzmanīgi Džakobu Edmi, tas ir Izraels drošības priekšnieks. Viņš ir Maskavā dzīvis, krievu valodā, internetā var viņu paklausīties. Tu redzi, ja ir 200 atombumbas, neviens viņiem netaisās uzbrukt, jo, ja bruks, tad dabūs atpakaļ tā pa zobiem, ka vairāk negribēs. Krievijai ar neviens, Amerika cenšas visiem iespējamiem līdzekļiem, kā tu teici, kā kamielis caur adatas aci izlīst. Viņi arī gribētu, viņi grib visas Krievijas lielo teritoriju, visas bagātības, grib nodibināt īstu lielu Izrēlu. Pat labāk viņi samierinās ar Ukrainu. Ukrainā šos 5 apgabalus – Zaporožes, Nikolājevas, Hersonas, Dņepropetrovskas un laikam Odess, ja, šos apgabalus. Tā būs liela Izraela. Tur būs Jeruzāleme 2. Rothschildi nodrukās naudiņu, Eiropas centrālā banka, 500 eiro katram pensionāram iedos, lai netais muti vaļā, lai iet balsot par šiem, ja, un visa valdība jau ir sagatavota. Tu nedzirdēji? Es vienā raidījumā jau teicu, ka tad, kad to sauks par Sovet blagovaļiteļei, padome, kas labumus, tā teikt, gāž labumus dod cilvēkiem. Ja? Tu saproti? Juri. Tikai viņi būs valdnieki. Juri, man šajā... Visi ministri, visi Federālo rezervu sistēmas bijušais direktors Benjamins jau ir, jau būs amatā. Juri, redzi, tu stāsti, kad viņi būs amatā un tā tālāk. Viņi jau ir. Tagad viņi, jā, patiešām, tāpatās kā Krievi ir Latvijā, tāpatās žīdiņi ir amatos, un tu man stāsti par jauno Jeruzalemi 2, kas būs, un valdība ir sagatavot, un tagad tu esi to smēlies no interneta avotiem. Internetā var daudz ko sameklēt, tāds brīnums atrast, jā. Egil, es bez interneta. Labi. Bez interneta, apskaties, visu pēc kārtas. Tagad es tev... Jūlija Ķimošenko, atceries, kā viņu sauc, kapitāņu man. Pagaidi, Juri, lūdzu nomierinies, es tev vēlreiz gribu pateikt tā, vai žīdi pārvalda pasauli vai nepārvalda pasauli, tagad nestrīdēsimies. Jau pārvalda. Jau pārvalda. Tagad es tev nocitēšu vienu citātiņu no Jāņa atklāsmes grāmatas, jā. Tātad apustulis Jānis tika aizrauts debesīs, un viņš redzēja. Tad es redzēju jaunās debesis un jauno zemi, jo pirmās debesis un pirmās zemes vairs nebija, un jūras arī vairs nav. Un es, Jānis, redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nonākot no debesīm, no Dieva sagatavotu, it kā greznotu līgavu savam vīram. Aizmirsti par šo Jeruzalemi Ukrainā. Tikpat labi es tev varētu pateikt, ka Jeruzalemi varētu nonākt šeit, Latvijā, Rēzeknes pilsētā vai iespējams Daugavpilī, kur pirms kara dzīvoja turpatās vai 70% žīdiņu. Jā. Žīdiņiem, kā tu zini, tev latviski mēs vienmēr tādā mīlināmā vārdā runājām, ir plāns attiecībā uz vēl pastāvošo Jeruzalemi, uzcelt Sālamana templi. Tā ir viņu vissvētākā vieta no Dieva apsolīta,
faktiski, kas Ābrahamam bija novēlēta un viņa tautai. Kas tur tagad stāv, kur ir Zālamana templis? Tu noteikti zini. Tā ir mošeja musulmaņu. Lai tur uzbūvētu Zālamana templi tāds, kāds viņš bija, ar visiem piederumiem, ar visiem pagalmiem, ar visiem upuru traukiem un atjaunotu savu tēvu reliģiju, viņiem tas templis ir jānojauc. Kā viņi to izdarīs? Tu redzi, ir sākusies, teiksim, tā armija pulcēšanās pie vissvētākās vietas Jeruzalemes. Jā, tur iet karš vaļā. Tu teici 200 ātombumbas. Tas sen viņi būtu gribējuši būt uzmetuši un to Ziemeļāfriku iznīcinājuši. Ja? Viņiem nevajag viņu iznīcināt Ziemeļāfriku, viņiem nevajag gan. Bet viņiem tās valstis, kur šobrīd pārvalda islāms, arī nav vajadzīgs. Zini, tur viņi taisa izdedzinātās zemes politiku un taktiku izved, lai apkārt 1000 kilometru radiusā viņiem būtu tukša izdedzināta teritorija. Es tev varu pateikt... Bet tās ir tikai viņas svētās vietas. Jā. Es tev tikai varu... Dzīve īstā būs Ukraina, būs praktiski es tev varu pateikt savu viedokli, savu redzējumu, savu vīziju, nosapņoju. Ja? Ir pilnīgi iespējams, kad tajā brīdī, kad ies lielais ļambasts, tajos austrumos vaļā, jau tagad jau iet, bet būs vēl lielāks, ja? Kaut kur vajadzēs atkāpties, kaut kur vajadzēs uz to brīdi palikties par bēgli. Pilnīgi iespējams, ka viņi dosies uz Ukrainu. Pilnīgi iespējams, ka viņi dosies uz Latviju. Viņi jau Dodās. Bet redzi, arī Ukraina var būt vēl karstais rajons. Un es neticu, ka kaut viens žīdiņš no iespējamiem draudiem, kas var būt Izrēlā, tagad viņš dotos uz otru iespējamo draudu vietu, kas ir Ukraina. Tas, ka viņš var ierasties Latvijā? Jā, nenoliedzam. Viņi jau šeit ir. Viņi šeit ir. Visas bankas, visa nauda, bagātības, visa vadība, visi praktiski viņu rokās. Cienījamais Juri, tā ir administratīvās sviras, bet atceries to, ka Latgales reģionā, ja tu pabraukāsi, tu redzēsi, mēs runājam par sliktiem ceļiem, bet tajā pašā laikā ir arī vietējā rakstura ceļi ļoti brīnišķīgi tur. Tur ir labas mājas atjaunotas. Tur, topat kā raidījums bija Reizeknē, basēns uzbūvēts. Ja? Vaļējais basēns. Kam pilsētā basēns, kur gandrīz vai cilvēku nav? Tātad mēs gaidīsim viesus. Es te gribētu teikt tā, ka tajā brīdī, kad iet liels ļambas un asins un tā tālāk šīst, ja, kad nevajadzētu palīdzēt sievietēm un bērniem. Vīriešiem, protams, ir jāņem ierocis rokā un savu zemi ir jāizstāv. Un es jau noteikti zinu to, kad Izraēļi savu zemi aizstāvēs. Viņiem ir armija, viņiem ir labi drošības dienests spēki, viņiem ir laba izlūgu dienests, nevis tā kā pie mums te Latvijā, ja? Un, ja vienīgais, ko viņi glābs, vai ne, tie ir civiliedzīvotāji, viņu piederīgie. Tātad tāda vīzija tev ir pieņemama vai nav? Es nesaku, ka tā būs, bet tā visdrīzāk izskatās, jo Ukraina nomierināties šobrīd nevar. Tas, kas notiek Ukrainā, vispārīgi ar veselu saprātu saprast nevar. Karo Ukraiņu oficiālā armija ar Lugansku, Doņetsku, tajā pašā laikā pārdod viņiem savus automašīnas, uzpildīts ar benzīnu. Ja? Redz, cik jocīgi. Spekulācija notiek ar kara tehniku, ar ieročiem, viens otram pārdod, viens uz otru šauj. Ja? Zin kā, interesanti paklausīties arī Kalamoiski, ja, ka viņam uzdod jautājumu par 3 pilsonībām. Viņš saka tā, atļauts ir 2, bet 3 jau nav aizliegta. Ja?
Viņi atradīs kaut kādu atbildi. Protams, ka viņi tur silda savu naudu. Viņi uz Ukrainas pelna miljārdus šodien. Gan vienā pusē, gan otrā pusē. Karš, tu taču zini, ir vislielākais bizness. Un tas, kas ir pravietots Bībelē, kam ir jānāk? Jūs te arī ar Valdi diskutējāt un runājāt un tā tālāk. Tad, kad Zālamana templis taps uzcelts, tad tur ir jāiesēžās, ne jau Zālamanam, ir jānāk antikristam, tātad pretpolam Kristum, ir jānāk Mesijai, viltus sātanam, antikristam. Tā kā es domāju, ka pagaidām viss norisinās tā, kā Bībelēs ir rakstīts, un kolosāli noteiktās secībā. Ja kāds māk atšifrēt Bībeles tekstus, viņam Dievs atklāja katru soli, kas notiksies. Jā, es katru teikumu varu atšifrēt. Tad ir ļoti labi. Jā. Tu arī vari būt pareģis, pravietis, vai ne? Jā. Cilvēkiem ir tādas spējas. Jā, man notiekās viss pēc plāna, es redzu, kā notiekās. Tikai vienīgais skumīgais, ka šajā plānā mēs neesam paredzēti. Kāpēc? Mēs tiekam iznīcināti tā kā pēdējie mēsli, es to pateikšu. Īsti un konkrēti. Juri, redzi, kā lai tev pasaka tā, pirmā Latvija nodibinājās 18. gadā. Protams, globālie procesi, kas notikās vēsturiskajā plāksnē, mums apkārt deva mums tādu iespēju izveidot savu valsti. Eiropa bija ļoti smagā stāvoklī. Un pareizi vestas saimniekošana mums deva iespēju iegūt gan savu zeltu, gan savu sudraba latu, gan pacelt savu valsts ekonomiku 22 gadu laikā. Visu to savākto zeltiņu aizveda uz Londonu praktiski, uz Parīzi, un visu tur atstāja, un arī tagad viņš tur stāv. Protams. Jo mums nav vajadzīgs. Mums ir dolārs segums, mums jau nav zelta segums. Mums nav nekāds segums nekam vairs sen. Mums nav ne zelts, nekas. Mēs pa tiem Jūdas ubaga grašiem, mēs šeit velkam dzīvību, jo tāpat kā Ukrainā paredzēts, ka no šiem 40 miljoniem 10 gadu laikā paliksies maksimums 8, labākajā gadījumā 5 miljoni. Viņiem jaunie Izrēlā 2 nevajag šos te Ukraiņus un vēl Krievus un vēl kādus nezinu tur. Jā. Viņiem vajag šīs te auglīgās zemes, jā, viņiem vajag savu teritoriju, drošu, lielu un tur, kur var mierīgi dzīvot, kur ir labs klimats, kur nav šādi akmeņi, visādi skorpioni un šakāļi, kā Izrēlā. Tici man, Izrēlā žīdiņi uz akmeņiem, uz tā saucamā tuksneša, jo tad, kad viņi pārcēlās uz turieni dzīvot, tur patiešām nekā nebija. Viņi tagad ir radījuši abrīnojamu sociāli nodrošinātu valsti, ko nav izdarījuši blakām dzīvojušie arābi vai palestīnieši. Kas viņiem traucēja vēl pirms žīdi iegāja iekšā savā apsolītajā zemē, kur viņi nebija visu laiku, ja? Pateicoties Čerčilam un Staļinam, viņi tur atgriezās. Neuzbūvēt sev brīnišķīgu valsti, zemi. Tu zini, ka viņi eksportē savu lauksaimniecības produktus, košer produktus. Jā, ne tikai. Pat tomāts un zemens viņi mēs ēdām. Tomāts, zemenes. Jā, tikai skumīgi, ka viņi paši neaudzē. Viņš ir saimnieks un kaut kādi filipīnieši, vietnamieši un tie visi tur tie laukā pa kapēkam strādā, vergo un audzē. Tāpat tās kā latvieši tagad vergo Anglijā un citās zemēs. Jā, taisn tā. Labi, mēs vetu domino no 63. gada dziesmiņu priekš Rozmarijas paklausīsimies, ko skaisti vec domino spēlē pats klavīri. Jā, paldies vetam domino par jauko klavieru spēli. Šeit viņš pat nedziedāja, viņš parasti padzied ar pats. Un mēs rādījām Merkurs ēterā ar Egilu Rutkovski, ar Anglo-katoliskās baznīcas misijas
Svētā gara draudzes priesteri Egilu Rutkovsku pārunājam. Nu, kā tad mums te iet? Nu, tā tad tikām tik tālu, kā tev liekas? Redzi, visi dzīvo tādā kā ilūzija pasaulē. Mums ir tik daudz dažādu informācijas avotu. Un, saproties, katrs tas mēdījis, kas kaut ko pasniedz, ja, viņš to pasniedz kā vienīgo taisnību vai patiesību, tā kā viņš redz šo pasauli, un mēs visi tā slimīgi cenšamies to sevi uztvert. Protams, tas, kas reālā pasaulē šodien mums apkārt notiek, mums ir jāpievērš ļoti nopietni tam vērību. Mēs dzīvojam Latvijā. Paldies Dievam, ka Dievs mūs ir pasargājis, ne mums te spridzina, ne mums te īpaši šauj, un raugoties, kas te notiek mums 2 stundu lidojumā attālumā no mums, tagad Mančesterā, ja, tur atkal Malmē kaut kas var notikt. Jābūt mums ir arī gataviem. Un te bija tāda lieta, ka pagājušajā nedēļā es skatījos, vai tas bija speciāli tā izveidots uzbrukums tai Rīgas domas patvērumu meklēšanas tas birojs vai kas tur ir, ja? Ko jūs dariet, ar ko jūs nodarbojieties un tā tālāk un tā tālāk. Paldies Dievam, es varu pateikt, ka Rīgas doma šādu struktūru vienību ir izveidojusi. Paldies Dievam, ka viņiem vēl nav darbs tāds milzīgs šeit, bet viņi jau sagatavojās. Viņi vismaz kaut ko mēģina prognozēt, jo tad, kad kaut kas notiks, tad būs reāla arī rīcība, kā rīkoties. Mēs dzīvojam tagad tajā laika posmā, ko mēs saucam par priekšvēlēšanu laiku. Mēs vēlēsim savu pašvaldību. Rīgas pašvaldību, teiksim, reģiona, rajoni, savas pašvaldības. Un es tā cītīgi cenšos vienmēr paklausīties, ko tad viņi sola, ko viņi stāsta. Un tu zini, izņemot to, ka viņi apkaro viens otru, visādi viens otru noķengājot, un stāstot, ka, lūk, mēs tie, kas nāksim, būsim labāki par tiem, kas šodien ir, man nekāda pārliecība nevieš par to, ka mums būs labāk. Jo, redzi, Juri, nevienam nav vīzija, neviens negrib pastāstīt, kāds būs, teiksim, mūsu Rīgas attīstības plāns vismaz tuvākajiem 5-10 gadiem. Jā, mēs sakam vīzija, pēc tam vīzija pāraug par mērķi un uz priekšu. Tātad viens otru apkaro, mēs būsim jaukāki, mēs būsim skaistāki, mēs mazāk tērēsim, rezultātā atnāks tādi paši. Neviens neredz to, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Un tad, kad es dzirdu, ka man stāst, ka viens grib tramvaju dzīt caur kapiem, no Purciem tur uz, teiksim, nezinu, Skans ielu vai vēl kā to ielu sauc. Otrs stāsta, ka vajadzētu tomēr atjaunot un rakties iekšā un taisīt to metro, ko mēs kādreiz aiztaisījām ciet. Trešais vēl kaut kāds pekstīns izdomās. Mīlīši, ir 21. gadsimts. Var jau tramvaju un trolejbus pat pa gaisu pārvietot. Ja? Pacel viņu augšā un viņš netraucēs tev apakšā transportam, privātam kustēties. Viņš neaizšķērsos nevienas krustpunkts, neradīsies kaut kādas situācijas, avārijas situācijas. Viss ir kārtībā. Mūsu Heidemaņins brauc jaunedēļ uz Baltkrieviju skatīties, jo viņam ir miljonus akciju šajā Skaivējā.
Jā, un tur jau Skaivējs ir gatavs. Jā, demonstrēs, rādīs. Es par to dzirdēju, Jā. es to zinu, un ir jau tādas lietas, vai ne, pasaulē, gan, kā mēs redzam, tajā pašā Ķīnā darbojās, Vācijā darbojās, tagad, tu saki, būs tūlīdās Baltkrievijā un tā tālāk. Tātad ir cilvēki, kas grib dzīvot 21. gadsimtā. Ir cilvēki, kas grib rakņāties vēstures mēslainē, cīnīties, plēsties, lamāties. Neviens negrib pateikt tā, celsim to Rīgu. Jo kamēr mēs to Rīgu ceļam, tikmēr mēs dzīvojam. Patīk vai nepatīk, ko dara Krievs, bet es tev godīgi pateikšu, tā, kad es dzirdēju, ka Maskavā ir pieņemts lēmums ar nojaukt visas Hruščova laikā būvētās tās kazarmas, tipa mājas, ja? Vairāk savādāk viņas nosaukt nevar. Mēs vēl šeit turam Āgenskalnā pirmās uzbūvētās, tas pats Ķengaraks, tas pats Purčik rajons, ja? Kas tad tie par namiem? Ļoti labi nami. Tie katrā ziņā ir labāki par tiem jauniem namajiem. Šie ar to riģipsi uz to metāla rāmīti uzvilktām plēvītēm un plēksnītēm, ja? Viss tas pārējais. Saprot, vienā normālā Staļina laika mājā, kārtīgā, tu vari justies kā superpilī. Juri nejauc, Staļina laika un Hruščovkas. Un Hruščovkas ķieģeļi, balto ķieģeļi celtās mājas, 5 stāv, 4 stāv. Saprot, arī labāks, es tagad pateikts, ka daudzos gadījumos par šo laiku. Tikai tur visā šajā laikā nav ne kanalizācija, ne ūdensvats nav remontēts, jeb iekārtots pēc šodienas prasībām. Visa enerģētiskās prasības, elektrības lietas tur nav kā šodien, jo ir citi materiāli un pavisam citādas lietas ir. Protams, nav šī siltumizolācija, jo mēs nedzīvojam kaut kādā Dienvidjūras krastā, kur pa siltumizolāciju vispār nav ko rūpēties. Tur var kartonu kastē zem Parīzes tilta dzīvot tie bezpajumtnieki. Nu, bet ja mēs pieejam tā reāli, kas apmaksās šo te pie mūsu bagātības līmeņa, ja pareizāk sakot, pie mūsu nabadzības līmeņa, mēs varētu priecāties un 1000 gadu vēl dzīvot tādā Hruščovkā, kādās būdās cilvēki te dzīvo. Juri, apstājies, ja tu uzdev man jautājumu, kas varēs apmaksāt, un tu man saki tā, ka kāda laime vēl, kad šie nami šeit stāv, tad uz to es tev varu atbildēt tikai šādā tekstā. Tātad tās mazās istabiņas, būrīši, kurā cilvēks ir ieslēgts betonā, kur viss šīs trubas, kā tu teici, kanalizācijas, ūdens trubas, viss ir novecojuši, ja? Pilns ar kaut kādām leģionāru vīrusiem un tā tālāk, jo cilvēki varbūt dzīvokli ir atstājuši, aizbraukuši kaut kur, ūdens netek, ja? Tur viss sakrājas, kā tu zini, ūdens ir dzīves vai ne, Nu, Egil, te ne pa ūdens dzīvību, te vienkārši temperatūra netiek pacelt, lai tās baktērijas nomaitātu, vai ne, tas ūdens remdens tāds ir, kur viņam patīk, tāpēc viņš vairojās. Bet ūdenim ir jābūt caurtekošam, tas ir viens. Otrs, ļoti grūti, ka mums nav sava valsts. Ja būtu sava valsts, būtu savs valsts banka, tad varētu cilvēkiem dot kredītu, tās mājas jaukt nost, būvēt zemo Rīgu, 1 stāvu, 2 stāvu Rīgu, zemes ir pietiekoši, lai cilvēks būtu pie zemes, lai viņš būtu psiholoģiski, tu kā teikt, savienojies ar šo zemi, sāc dzīvot pēc dabas likumiem, jo tas, kas ir ieslēgts tajā betona čaulā, viņš cilvēks ir nelaimīgs. Redz, betona čauli daudz veselīgāk un labāka nekā šie granīti no lieliem akmeņiem saceltie šķūņi un kūtis, kas te Latvijā sacelts biezā slānī. Kuri granīti? Nu, granīta akmeņi ir radioaktīvi, ja tu gribi zināt. Es taču tev neprasu taisīt iedzīvotājiem namus no granīta akmeņiem. To, ka daži bagātnieki sev varbūt ir uzrāvuši, tā ir viņu problēma. Jā, tu gribi no kociņiem, ja? Ir dabīgie materiāli, bet ko mēs vēl iegūstam? Betons arī dabīgs materiāls. Mēs iegūstam divus... Cements un smilts. Pagaidi, Juri, mēs iegūstam divus procesus. Nojaukšanas process, kas ir darbs. Jā. Un ir vajadzīgi cilvēki un darba rokas.
Un otru procesu mēs iegūstam būvēšanas procesu. Akal ir vajadzīgs darba rokas, cilvēku rokas un tā tālāk. Jā. Pēc tam, kad cilvēks ir piezemējies pie zemes, un to savā laikā arī amerikāņi veic tādu eksperimentu, jo viņi brīdījās, kā tas nākas. Mēs uzbūvējam daudz stāvu namus, salaižam tur iekšā nēģers, paiet 3-4 gadi, jaunā mājā it kā viņas ielaidām, ja? Viss ir jālauž nos, jātais pa jaunu, ja? Tur vispārīgi dzīvot nav iespējams. Durvju nav, logu nav, viss ir izdemolēts. Citā vietā uzbūvē. Tieši tas pats notiekās. Un tā, kad viņus ielaiž iekšā zemajā pilsētā, kurā ir privāta mājiņa uzbūvēta, kurā viņam ir kaut kāds krūmiņš un zaļumiņš, nomierinās, agresivitāte viņiem pazūd, saproties? Tātad mēs radām cilvēkam visu laiku tāds apstākļus, ja, kur viņš dzīvo saspiests un viņš nevar attīstīties. Tas ir viens. Tur runāja par Staļina laika mājām. Tās bija pavisam citas mājas, ar augstiem griestiem, ar plašām telpām, lieliem koridoriem. Nezaga tur, jo nedrīkstēja zakt cementu. Par to varēja zin, kur nonākt, ja? Tas mājas vēl tagad stāv. Tās ir vienīgās mājas, ko cilvēki, kad privatizēja, viņi vēl varēja sadot saviem mantiniekiem, un vēl tā mājas stāvēs. Tāpatās kā tas piedod akadēmija kolhoznieku nams, ja? Bet tie padomu laika mantojumi, kas ir aizņēmuši šos brīnišķīgos rajonus, ja? Es domāju, tā lēnā garā, protams, ar iedzīvotāju piekrišanu, ka viņi tā vietā saņems citu. Protams, tie, kas saņems kredītu, ja tāds iespējas parādīsies, es šaubos, vai patreizējās Komercbankas gribētu kreditēt individuālo namu celtniecību, jo to var atļauties tikai valsts banka. Jo valsts banka, ja tāda mums būtu, šitā nav valsts banka, viņas uzdevums ir dot iespēju cilvēkiem veidot savu dzīvi, attīstīties. Tas tāpatās kā jaunsaimniecības pēc 18. gada, ko saņēma strēlnieki par savām brīvības cīņām, ja? Banka deva naudu. Banka deva naudu, cilvēki atmaksāja, neplēsa viņiem procentus un viss kārtībā. Arī padomu laikā bankas deva cilvēkiem naudu. Viņi varēja būvēt māju. Un kamēr būvēja šo māju, viņi strādāja, viņiem bija ienākumi, neviens no viņiem neplēs, lai viņus izmestu no tās mājas ārā. Kas tagad notiek? Tagad tev iedeva naudu, tu varēji uzbūvēt māju, nevarēja maksāt, tev izmet ārā. Valstī tās mājas vajadzēja pārņemt sev, samaksāt bankai to naudu, ko viņi tiem cilvēkiem prasīja, un kamēr cilvēks nomaksās to naudu, lai viņi skaitās valsts māja. Nē, cilvēkiem vajadzēja aizbraukt no šejienes projām. Lauksaimniekiem, tā ka viņi nevarēja samaksāt, kad viņi izputēja dēļ to cukurbiešu, cukurslēgšanu, cukurbiedus vairāk audzēt nevarēja, tehnika sapirkta. Ko vajadzēja darīt? Valstī vajadzēja momentā mesties viņiem palīgā, samaksāt šos bankai kredītus un dot iespēju lēnā garā šiem cilvēkiem atmaksāt. Kaut vai 100 gadu, lai viņi maksā, bet viņi valstī atgrieztu to naudu. Un tas būtu valsts īpašums. Šīs valsts politika ir pilnīgi pretējā, lai tos cilvēkus iznīcinātu, lai šeit, kā es teicu, Ukrainā no 40 miljoniem 5 miljonus dabūt, tā arī mums ir. Tā ir cita un šis plāns tiek sekmīgi realizēts un iet vienos vārtos. Tā ir nevis propaganda par radio televīzijā, tas nav internets, kurā visas muļķības, visu, ko katrs var ielikt. To es ar acīm redzami. Tādā gadījumā ielas tukšas, pat Rīgas centrs, ja nebūtu šķiete turistu vazaņķi, kas te mums vazājās baltās biksēs un dumiem skatieniem pētīt tos torņus un jūgens stils un vēl nezinu ko. Jā, tad mums te vispār būtu tukšums. Ir vēl ko pētīt. Jā, drīz nebūs ko pētīt, sabruks. Ja tā saimniekos, tad sabruks. Un tagad runājot arī par tām pašvaldību vēlēšanām, tu zini, es tā domāju, pašvaldības primārais uzdevums ir rūpēties par saviem iedzīvotājiem, kas dzīvo pašvaldību teritorijā.
Es tagad skatos, tu arī taču netālu dzīvo no Stradiņas slimnīcas, ja? Jā. Tur bija pie dzelzceļa tāda smilšaina stāvvieta. Tur varēja normāli salikt automašīnas, nevienam viņas netraucēja. Pēkšņi sākās kolosāls uzbrukums pret tiem, kas noliek tur savus automašīnas. Pašvaldības policija, jeb tā bija valsts ceļa policija, tikai uzliek sodus un tā tālāk. Diemžēl es nevarēju sameklēt, bet man kundze teica kaut kur 4 gadu vai 3 gadu atpakaļ oficiāli tajā vietā bija atvērta stāvvieta. Tagad tā vairs nav stāvvieta. Tagad stāvvietu blakus ir uztaisīta tur, kur bija Arsenāla teritorija, tur, kur iet iekšā dzelzceļš atzars no Liepājas ielas pārbrauktūs, iet dzelzceļš iekšā vēl sliedas iet, ja? Tad tur tajā teritorijā ir maksas stāvvieta. Un redz, atkal biznes, ja, un ja tu neliec tur, lai tu liktu tajā stāvvietā, lai tev nebūtu kus prukt, vai nu samaksā 20, 30, 40 ievrikus soda naudu, jeb liec stāvvietā un pildi kabatu atkal tur tam stāvvietas īpašniekam. Tātad, Juri. Ja, jo no stāvvietas īpašnieka viņš atkal saņem nodokļus, ja. Tur tie, kas liek to mašīnu dzelzceļa malā, tie nekādas nodokļus valstī nemaksā. Juri, mūsu valsts pa slaucēju, pa bandītu slaucēju. Kriša. Juri, tas, kad zemes gabals pieder kādam privātam, un viņš izveido tajā automašīnu stāvvietu, lai viņš to dara. Un arī tā samaksa, ko viņš toreiz prasīja par tām automašīnām, bija ļoti zema. Jautājums ir par kaut ko citu. Kāpēc pie slimnīcas pieguļošā teritorija, kas šobrīd nav apsaimniekot, faktiski no pašvaldības puses viņu vajadzēja apsaimniekot, jo tāpat nav zaļā zona, tur ir smilts, tur neaug ne zālīte, ne puķītes, normāla vieta, kur nolikt savu automašīnu. Tātad pašvaldība nerūpējās par valsts iedzīvotājiem, savus pilsētas iedzīvotājiem, kuri atbrauc uz pilsētas slimnīcu, lai aiziet pie ārsta, pārbaudīties un tā tālāk. Ja? Tātad sāksim ar to, ka pašvaldībai nav cieņa pret tiem, kas viņu teritorijā dzīvo un maksā viņiem nodokļus. Redzi, tāpēc es atsakos maksāt jebkādus nodokļus. Es atsakos strādāt, lai man nebūtu iekasēt. Tā, Juri, nav, ka tu man uzliek nemaksā. soda naudu, kad es laikā neiesniedzu kaut kādu atskaiti, kaut gan tādā laikā es vispār pat neko nebiju darījis. Par to, ka man uzņēmums tikai skaitās uz papīra, par to pat man jāmaksā 50 eiro gadā vienkārši, ka man skaitās, tu saproti. Ja man tas uzņēmums pierakstīts ir tur mājā, tad man par to māju jāmaksā atkal pavisam cits nodoklis. Ja? Un tā tālāk. Tā ir tāda laupīšana, smaukšana, krāpšana, zakšana, bandītisms tas ir. Tāpēc es nepiedalos, lai strādā paši. Es atsakos kategoriski. Tagad tu man pastāsti. Tu dzīvo uz privātās zemes? Jā, es dzīvoju privātā zemes. Tu dzīvo privātā īpašumā? Jā, privātā īpašumā. Tev nodoklis jāmaksā? Jā, man jāmaksā. Tu nemaksā viņu? Netieši maksāju. Citādi man jāvācās vispār no šīs valsts prom, ko sekmīgi arī dara visi pārējie. Es tieku dzīts laukā ar sūdainu koku. Tātad, Juri, tev ir arī atbilde. Ja pie patreizējās likumdošanas tāda, kāda viņa pastāv un ir pieņemta pateicoties šīs valsts iedzīvotājiem, jo valsts iedzīvotāji ir ievēlējuši likumdevēju, likumdevējs ir izveidojis administratīvo bloku, kas apspiež šīs valsts iedzīvotājus. Tev ir jāpild šie likumi, ja tu nepildīsi. Nu, tad man jābēg prom. Jā, es negribu. Es gribu vai nu pie tava solītā Pētera debesīs braukt, vai ne? Es negribu dzīvot vairs vispār. Mani apriebies, mani apnicies, kauties. Tāpat nav cīņa ar veidzirnavām. Veidzirnavs vismaz ir reāls kaut kas, bet lai es cīnētos un cerētu, ka jau pacieties tai pasaulē debesīs labāki būs, ja? Tu zini, man nevajag tās debesis, es negribu pat šī pasaulē dzīvot, kur vēl man priekš kādiem, jā. Juri, pasauli brīnišķīga, skaista, un viņā ir jādzīvo, un kā tu jau man teici, ja būtu pildīts tas, ko Dievs ir savā laikā uzlicis šo 10. tiesu, ar to absolūti
visiem pietiktu, vēl pāri paliktu un tā tālāk. Bet tad būs ļoti grūti atšķirt superbagātos un supernabagos, ja? Šī nelaime, tendence cilvēkam tātad kļūt, sadalīties, kļūt par ļoti, ļoti bagātiem uz citu rēķinu, vienmēr ir bijis un vienmēr ir pastāvējis. Jā, Egil. Vienmēr nav pastāvējis, bet... Nu, ko tu, Juri, gribi teikt, ka cara laikā tā nebija? Laikā, ka tā nebija? Ulmaņa laikā, cara laikā, padomi laikā dzīvoja labāk nekā tagad. Cara laikā dzīvoja labāk pat kā brīvajā Latvijā Ulmaņa laikos. Jā, diemžēl, jā. Bet nebija savas valsts. Jā, kam viņi vajadzīgi bija? Jā, dažiem neapmierināti. Bet tad jau iznāk tā, ja pieņemsim šeit, Latvija kļūs par satelīta štatu priekš ASV, un viņi mums maksās, teiksim, tās nosacītās pensijas, lai mēs te vilku dzīvību tikai tāpēc, ka te viņiem būs ģeopolitisks, strateģisks objekts. Un teritorija. Tad cilvēki jau no laimes sāks tuliņās diet. Jā. Viņi viss nodos. Jā, es tev teicu, pa 500 evrikiem Ukrainā, ko sola. Latvijā 500 nepietiks. Latvijā nodrukās 1000, jo viena šīs banknotes nodrukāšana 3 centu maksā, un tāpatās viņus atdod atpakaļ, tos 90% nodokļos atdod tāpatās atpakaļ viņiem. Atnāk viss ar atliektiem galiem. Tā kā nekādas problēmas. Viss jau atnāk viņiem atpakaļ. Jā, te reālā nauda tiek, viņas nozīme ir pat mainīta. Kā es saku, ka otrais lielākais pasaules ļaunums. Pirmais ļaunums ir, ka naudu drukā privāti bankas un pēc tam praktiski žīdu bankas. Tas ir pirmais, vislielākais ļaunums. Otrais ļaunums ir, ka nauda pēc politekonomijas darba ekvivalents, darba rezultātā radītās preces produkta, vienalga vai tur ar smadzenēm, vai ar rokām, vai vēl kā, abiem tiem kopā, vai kaimiņu palīdzību, bet šī produkta ekvivalents, maksāšanas līdzekļi. Tad šie žīdi ir pārvērtuši šo naudu maksāšanas līdzekli par bagātību. Labi, Juri, cik gadus jau tu vadi Merkūru, cik gadus tu par to runā? Un kas ir mainījies? Nekas praktiski. Vēl tālāk iet uz grunti. Varbūt, ka es esmu kaut kā kādam mazliet atvērs acis, lai sāktu vismaz kaut ko skatīties. Bet viņam tās acis atverās, un ko viņš var darīt? Neko. Viņš tāpatās izmantos to drukāto naudu. Jā, aizver ciet. Jā. Es tev pateiktu, mūsu draugs Ēriks, viņš pats savu naudu ir nodrukājis pašlaik, jā. Bet viņš uz barteri, viņš kā naturālā saimniecībā. Tu man iedod kaut ko šitu, es tev iedošu to. Tā mēs izvairamies no nodokļu maksāšanas un paskaties. Pasaulē cilvēki jau neguļ. Visi šie koini, visi paskaties tagad, ka tas dolārs un viss bankas sāk kontrolēt. It kā bankas kontrolē visu mūsu dzīvi, bet lai viņas nekontrolētu, lai bez šīm bankām mēs varētu iztikt, nešūtu viņiem šo kažoku, šai krišai nemaksātu, tad ir bitcoins, tagad arī OneCoini, un tu no sava telefona bez kādām problēmām vari pārskaitīt jebkuru summu, kaut miljardu, bez problēmām, apējot un nemaksājot nekādus nodokļus. Un tu esi tik naivs un ceri, ka šos koinus nekontrolēs žīdi? Tu ceri, ka tā būs? Redz, tu zini, kas ir... Ka tu kontrolēsi viņus? Nē, viņus kontrolē... Maija, paja? Nē, viņus kontrolē praktiski... Viņa neeksistē tā reālā veidā. Tas ir vienkārši šī darba ekvivalents pat labāk ir saglabāt. Uz viņiem nav procenti nekādi, ja? Un neviens nezin, cik tev samaksāja. Un visi šodien, kāpēc bankas un valdības lec uz ecēšanu. Mūsu valdība pat nezin, ko darīt. Te Fuktuks saka, jūs sargaties, jūs variet tikt apkrāpti. Variet, jā. Mūsu pensionāri varēja nesaņemt pensiju, jo būtu aizgājuši uz referendumu un dabūtu tos 50-100 lats klāt pie pensijas. Varēja sagraut pensiju sistēmu visu. Un ko tad jūs darīsiet? Tad jūs nedabūsiet vispār pensiju. Mūsu pensionāri nobijās un neaizgāja. Un mirst un izmirst un visi kārtībā. Nevajag viņiem pensiju. To es sapratu. Tāpēc es arī nolikvidējām pensionāru partiju visa ar atliektiem galiem. Negribu. OneCoins vai Bitcoins. Jā. Tas ir norēķins ar
enerģetisko avotu, sauksim viņu tā, ja? Datorā ir izstrādāta programma, faktiski, un tā ģenerē un ne papīrīts, bet tas kalpo par šo ekvivalentu. Es jau 2-3 gadus atpakaļ teicu, agri vai vēlu, mēs nonāksim pie savstarpējiem norēķiniem, starp valstīm, starp kompānijām, firmām, iespējams kilovatos, iespējams megavatos. Ja? Jā, tā atkal būtu naturālā saimniecība. Es tev dodu cūkas, tu man dod elektrību. Jā, bet redzi, norēķinoties starp valstīm ar elektroenerģiju, būs cīņa par šo elektroenerģijas resursiem. Ko šodien Latvija dara, lai viņa palielinātu savā valstī šo elektroenerģijas resursu? Neko. Tātad par to cīnās tikai lielvaras. Krievija, Amerika, Vācija, Ķīna, taisa saules baterijas, izvieto Āfrikā un tā tālāk. Drīz pāries uz to, ka pacels kosmosā stacijas, saules baterijām, iegūs elektroenerģiju, sūtīs uz Zemi. Jā. Norēķini, kā tādi papīrīšos, arī to var izlasīt Jāņa atklāsmes grāmatā. Beigsies. Jā. Beigsies. Labi, paklausīsimies vēl kādu jauku muzīku no veciem laikiem, no tā paša 63. gada, kad Jims Reeves I Love You Because, gan jau tā dziesma bija dziedāta pirms viņa, vairāk bija dziedājuši, bet Jims Reeves pacēla viņa atkal augstumos un paklausīsimies. Jā, paldies Jimam Reevam par jauko dziesmu, I Love You Because, es mīlu tevi tāpēc, ka, un dziesmas laikā variet noklausīties, kāpēc viņš mīl šo meiteni, sievieti, jā, tāpēc, ka viņš saprotots, katru vārdu viņai pat nav jārunā, viņas skatu viņš pat saprot, jā, un tā tālāk. Cik labi tas ir, ka cilvēki saprotās, tikai mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur vairs neviens ar otru nesaprotās. Viens lidinās pa mākoņiem, viens pa debesīm, viens cer uz paradīzi, vienam pietiek ar elli. Elle mums ir šeit uz zemes pat laban. Jā, un ļaunāk jau vairs nevar būt. Tā kā es esmu pilnīgi mierīgs. Jā. Es šeit negribu uzturēties šajā elle. Būšot Rīga, latviska Rīga būšot. Kā tu domā? Vai tā nav vienkārši ņirgāšanās? Tu zini, latviska Rīga. Viņa varētu būt latviska. Viņa nevarētu būt. Viņa varētu būt Tantei latviska, viņa būtu automobils. bet parādi man, kā izskatās latviskums. Pastāst man. Saka tā, Rīga būs latviska. Iedomāsimies, ka tu to pasludināji, ja? Lūdzu, apraksti man, kā Rīga izskatīsies latviska. Kas mums šodien Rīgā ir latvisks? Kas ir latvisks šodien mūsu valstī? Pastāsti man, es gribu dzirdēt. Nekas, izņemot šīs folkloras kopas, kuras mākslīgi uztur pie dzīvības, neatkarīgi tās pasaku grāmatas, kur stāsta par Latviju kādreiz, kas bija. Tagad vairs sen, vai šeit nav nekas latvisks. Te man jāpiekrīt atkal tam Ilarionam Girsam, kurš ar Artus kaimiņu tajā raidījumā tu redzēji. Rīga это русский город, это наш город, jā. To es redzu, paskaties, latvieši tik cik iet tur tajā 16. martā leģionārs pieminēts, tā ir latviskā kopienas pārstāvniecība, un 9. maijā paskaties, kas iet tur pie tā Karātavu laukumā, tur iet, paskaties, jā, tur 100 000, tas ir 1:100 proporcija, un tāda proporcija arī saimniecībā, saimniecībā varbūt nav tik briesmīgi, bet arī 1:10, 1:20 saimniecībā. Pieņemsim, kad īslaicīgi būs kaut kādos svētkos, latviešu ritos, pastāv šīs te folkloru kopas, viņi sanāk kopā un nodemonstrē latvisko dzīves veidu. To pirms 5, pirms 10 gadsimtiem, jā, to dzīves veidu, jā. Kad mums bija Latvijas laikā, Latvijas brīvvalsts laikā šāds latviskais dzīves veids, sevišķi Rīgā? Nebija. Žīdi, vācieši, krievi bija pārpilnībā. Cara laikā?
Arī nebija. Arī nebija. Latviski pat runāt nevarēja. Tā, kad bija? Nekad. Par ko tu mēs runājam? Vecos laikos, tad, kad ledus gāja uz prom un šie bandīti iekarotāji neskrēja pakaļ ar zobenu, nelaupīja skaistās sievietes, neved projām verdzībā pārdot un tā tālāk, jā. Bija tu, Juri, gribētu dzīvot latviskā vidē? Tie kāvās. Tu gribētu dzīvot latviskā vidē? Zini, es pat nezinu. Jāsāk domāt. Ja to sauc par latvisko vidi. Nopēc pasteliņas, nātnes biksītes, baltu krekliņu, prievīti un sāc staigāt. Veido latvisko vidi. Tā nav Tev pievienosies vēl 10 cilvēki, vēl 20 cilvēki, vēl 30. Tu zini, ka šodien latvieši ir pārgājuši Īrijā, Īrijas vidē, Londonā, Londonas vidē, Vācijā, Vācijas vidē, kaut gan tur pat īsti pārkārtoties nevajadzētu, ja? Jo mums gan virtuve nav latviska, bet ir vāciska, ja tā dziļi parakņāsimies. Tātad, ja mēs kaut ko runājam, tad ir jāpadomā. Protams, var veidot latvisku vidi, var veidot, bet tad ir jābūt patiesiem kultūras cilvēkiem, kultūras tādiem fanātiķiem, darbiniekiem, kaut vai tās pašas reklāmas Rīgā. Nu, kāpēc viņas ir rietumniecisks? Kāpēc viņas nav latvisks? Kur ir kāds latviešu elements iestrādāts? Tāpēc, ka latviešiem nepieder un nav latviešu saimnieki. Tu saproti? 25. Cik gadus tagad ir saskaņas centrs pie varas? 8? Nu, kāda starpība, nu? Pirms tam. Kur bija latviskā vide? Kāpēc netika radīta latviskā vide? Tu domā, ka partijas saimnieks ar ziedoņu Čeveru vai... Tēvzem un brīvība. Tēvzem brīvība. Kas ir tēvzem Zaļzemnieki. brīvība? Tēvzemē brīvība ir piemineklis te Rīgas centrā. Tā tur rakstīts. Nevis brīvība. Tas nav viņa piemineklis. Pagaid, jā, tas arī ties, bet nevis... brīvības piemineklis, kā mēs nepareizi saudzam. Tur virs uzrakstīts tēvzemei un brīvībai. Tas ir tai, kura bija, tai piemineklis uzcelt. Jā. Bet īstenībā jau sen nekā nav tā vien ņirgāšanās, cirks nožēlojums. Piekrīt tev. Diemžēl. Tā viņš jau ir. Mācieties lasīt. Bet mēs pieņemsim arī atļāvām būvēt lielveikals. Pastāst, kur kādā lielveikalā, pieņemsim, ka varēja būvēt un vajadzēja. Kur ir iestrādāts latviskais elements? Ko dara mūsu arhitekti? Kā viņi būvē mājas? Kur ir tas latviskais dzīves stils iestrādāts tajā mājā iekšā? Brīvdabas muzejā, tur Jūglas ezera krastā. Tas ir atvests. Jā, tas ir atvests no pagātnes. Un tur ir viena vai divas mājas, kas ir 30. gados būvēts. Un tur ir interesanti. Tur tu ieej iekšā, ja? Tur remonts ir uztaisīts tādā latviskā stilā ar latviešu ornamentiem uz griestiem. Jā. Ļoti patīkam paskatīties bija. Jā. Tātad mēs runājam par to, ka mēs pat nezinām, kāds viņš izskatās. Un šo latvisko dzīves veidu mēs gribam uzspiest Krievam. Nesanāks, nekādīgi. Bet viņš jau saka, es viņu neredzu. Parādi man viņu. Jā. Un šiem musulmaņiem un žīdiem un pāriem netika. Runājot par musulmaņiem, varbūt vienreiz vajadzētu izbeigt, jo nekāda kopdzīve, sadzīve, dažādām reliģijām savstarpēji nav iespējama. Nav iespējama. Viena izslēdz otru, jo katram ideāls ir pavisam cits. Judaisma, islāmisma un kristietības nenoliedzami. It kā nāk no vienām saknēm, bet savstarpēji nesavienojamas. Tāpēc arī atdalījās, un katrs uzskatīja, ka viņam ir tā patiesība pēdējā instancē, ka viņam ir taisnība. Bet taisnība katram ir sava, jā. Nu, redzi, tas ir tā kā aklie, kad gribēja noteikt, kā izskatās zilonis. Aptaustot šo ziloni, katrs deva savu slēdzienu, ka viņš ir kā 4 stabi. Viens teica, ka viņš ir tā kā plakana siena, trešais teica, ka tāda maza čūskiņa, otrs teica, nē, liels garš pitons vai ne, bīlīti.
Patiesība tā arī nepateica. Katram bija savu taisnību. Ja? Mēs jau neceļam Latviju. Mēs neceļam savu valsti. Ja mēs esam viņus sadalījuši reiz rēķinos, tievajos, garajos, resnajos, taisnos, līkos, melmatainos, gaišmatainos, zilacainos, brūnacainos, katoļos, luterāņos, baptistos, septītās dienas adventistos, dievturos un tā tālāk, jā. Kāda kopdzīve var veidoties? Nekāda. Ar vienu vārdu. Redzi. Jā. Tātad vajadzēja apstāties un vajadzēja vienoties. Mēs varam nodarboties ar šīm savām lietām, ja? Bet ir kaut kas tas vienojošais, tā ir mūsu valsts. Bet visi savu valsti paņēma un atdeva. Izpārdeva pa jūdas grašiem, pa kapeikām. Par lēcu virumu izpārdeva. Jā. Un šobrīd, te man saka tā, latviskā vide. Šobrīd šeit nāk iekšā geiskā vide, pederastiskā vide, sauc tu viņu kā gribi. Tā ir tā kultūras vide, ko mēs šeit attīstīsim. Islāmiskā vide, paldies Dievam, viņa tik strauji nenāk, bet var ienākt iekšā. Jā, krieviskā vide jau pastāv neatkarīgi jau tu, no cara laikiem. Viņa tevi pastāv, viņa šeit pastāv. Un kas pats interesantākais? Ja nopietni papētīt Latvijas vēsturi, te Latvijas brīvvalsts laikā, kā jau teicu, Rīga, mazā Parīze, te bija muģēja starptautiskie izlūkdienesti, pilns ar krievu izlūkiem, pie kam izmantoja nacionālo piesegu, ļoti lieli nacionālisti bija, un līdz ar to viņiem bija ļoti veiksmīgi sagatavojušies 39. gadam. Ka vairs nebija kusprukt, kur dēties, vai gribēja vai negribēja. Un mūsu jādodas. Drošības dienesti faktiski bija tikpat bezspēcīgi, kā tagad, lai tiktu galā ar, teiksim, ar jebkuras valsts izlūkdienestu. Jā, tas nav tā kā Mosads Izrēlā. Šeit nevar būt, kad draudzējamies ar amerikāņu izlūkdienestiem, ar franču, ar vācu, ar angļu izlūkdienestiem, jā, būsim visi pret krievu izlūkdienestiem? Nē. Vai nu ir Latvijas izlūkdienests, drošības dienests, kas strādā Latvijas interesēs, Latvijas labā, un jebkurš, kas šeit ir ienācis iekšā Kaspieks, viņš tiek arestēts. To sekmīgi tagad ķīnieši dara. Paskaties, viņi te beidzamā gada laikā esot vismaz 20 spiegus vai nu nošāvuši vai iesēdinājuši cietumā. Kas tas ir uz lielo Ķīnas? Jā, bet Ķīnā jau ir grūti, jo saprot, viņi ir atšķirīgi. Ja, tad viņiem vajag jau, lai būtu ar šīm te šaurajām atstiņām un iedzeltens un tā tālāk, vai ne, jo citādāk jau viņi neiefiltrēt. Uzreiz redzams, ka tas ir svešais. Kāpēc? Mēs ieraugam čigāns, ja, tas nav savējs. Čigāns savukārt atkal otrādi. Viņi savā starpā, tur ir viss kārtība, barons ir priekšā, monarhs tā teikt, un viss ir kārtība. Bet es tev tagad gribētu pateikt vēl vienu lietu. Tu saproties, atkal mēs mazliet domājam ar 20. gadsimta kategorijās. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Un tici man, nav īpaši jāsagatavo izlūki, lai iesūtītu viņus kādās partijās vai biedrībās vai vēl kaut ko, ja? Pilnīgi pietiekami. Ja tu kā turists pastaigājies pa mūsu ielām, ja tu kā bombzis parakņājies pa mūsu miskasti, jo tur atkritumos daudz ko var atrast, kas būtu valsts noslēpumi. Ja fakti ir redzami. Fakti ir redzami. Tā kā tie tipiņi tiek labi sagatavoti, un tagad jau ir tādas tehnoloģijas, kā tiek ieprogrammēti, viņi var nolasīt pilnīgi no kartes ar rokas palīdzību, kur no kādas ostas, kāds aviolainers ir izgājis ārā, vai tas ir no Turcijas, vai vēl no kaut kurienes.
viņi tiek izvesti no ķermeņa ārā, to, ko es tev saku, ka gars pastāv, gars redz. Es domāju, ka gan bez gara. Redz, no tā 200 km augstuma no zemes pavadoņa. Arī var redzēt. Jā, nofotogrāfē var atšķirt, vai tās pagones, kas ir virsniekam, vai tas ir leitenants, vai tas ir pulkvedis, vai tas ir ģenerāls. Tieši tā. Jā, tu var noteikt pat kāda skudra izskatās, skrienot pa ceļu. Bet, ko es tev gribēju teikt? Tu, protams, iebilst pret tā, kad cilvēkam ir gars. Redzi, es cilvēku uztveru kā garīgu būtni, garu, bet viņu miesu, matēriju es redzu kā ādas maisu, kurā ir sabērti kauli, un tikai pateicoties garam, šis ādas maiss spēj kustēties, spēj domāt vēl, kaut ko darīt, kad gara nav, kad gars atstāja iziet laukā no šī cilvēka, tad viņš atkal pārvēršās par ādas maisu ar kauliem. Tas ir tā kā žakete. Ot es tagad tev redzu, tu sēdi brūnā žaketē, bet žakete jau nav jūris. Tu viņu var iekārt skapī un satikš tev uz ielas kreklā, un tik un tā tu priekš mans būs jūris. Tātad iekšējais cilvēks ir gars, patiesais cilvēks. Un kā uz garu iedarbojās, kā šo garu apstrādā, protams, agrāk bija tehnoloģijas, tavu miesu padauzīja, locekļus palauza, un tavs gars salūza un visu izstāstīja. Tagad tādas tehnoloģijas var arī īpaši nepiekopt, ja tur nav sadisti, ja? Iedot tev vienu špricītu, un tu stāstīsi visu. Tā kā, saproti, šī lieta par cilvēku, tātad manā uztverē cilvēks ir garīga būtne, gars, kad gars ir nolēmis atstāt šo materiālo ķermeni, ko viņš nevar paņemt ārpus laika un telpas ierobežojumu, bet tas nenozīmē, ka cilvēks ir aizgājis nebūtībā. Viņš pārvar šo laiku un telpas ierobežojumu, un arī mums, kristiešiem, ir tāds teiciens, mēs ticam redzamajai un neredzamajai pasaulē. Un šī neredzamā pasaule, šī paralēlā pasaule, viņa reāli pastāv. Reāli pastāv. Tāpēc var pasmieties, varam arī reizēm anekdotas pastāstīt par šo tēmu, bet dzīves realitāte ir tāda. Jā, jau skubīgi būtu dzīvot uz šīs skaistās šajā skaistajā pasaulē, lai kā mēs viņu arī nelamātu, ja tu saproti, ka tev viņi ir jāatstāja, tur nekā nav. Nu, tad nav nemaz vērts nākt šeit uz šīs pasaules, jo, ja tur jāaiziet, tad priekš kam tad mēs te nākam? Juri, zini, laika tērēšana. Juri, ir tāds teiciens, ar ko atšķirās kristietis no, teiksim, neticīgā cilvēka. Neticīgais cilvēks dzīvo, lai mirtu. Kristietis mirst, lai dzīvotu. Jā, tikai nekas nesanāk. Kāpēc? Nesanāk. Nekā dzīvošana vairs nesanāk, jā. Reizēm ir grūti šeit un viegli būs tur. Tā ir mana ticība, tā ir mana pārliecība. Labi, lai tev vieglāk. Es tev kādu skaistu dziesmu uzlikšu, Helēna Šapiro. Tā mūzika ir brīnišķīga. Tā nav mana mūzika. Es zinu, bet tu vismaz viņu sakopo un vari redzi, teikšu, ka Toms Džons pat netiek līdz šo dziesmu. Viņš arī uzdziedājis, bet tas ir tālu no tā, ko Helēna Šapiro uzdziedāja 63. gadā, paklausīsimies. Noteikti ebrejiem. Jā, žīdiet, jā, jauka skaista meitene, jā, no gudrajām, no saprātīgiem, ne no cionistiem. Jā, paldies Helēnai Šapiro pa jauko dziesmu. Jā, uzmundrinoša, jā, sakarīga. Jā, tagad mums ir aizsedz spēcefekti. Jā, troksnis, spēcefekti, dūmi, ķēmi. Jā. Es šodien Delfos ļoti jauks raksts un video pielikts klāt. Tas ir viens zēns, kurš pie 12 gadu vecumā tika izšūpots tur tajā Britu jauno talantu konkursā. Ne?
Un tagad tas Dāvids, kas tur bija viens no tiem komisijas locekļiem, no tiem kritiķiem, tas viņam ieteicis esot, ka jāmeklē viņam dziedāšanas skolotāji, lai iet pamācīties dziedāt. Un, puikiņam ir 15 gadi, protams, viņš gan izlaidies miesās tāds riktīgs ruksītis, teikšu atklāti, bet to Leonardu Cohenu dziesmu Aleluja, to viņš nodziedāja tā, ka viņš apraudājās, ka beidza, skatītāji apraudājās, un es klausoties arī apraudājos. Notecēja asariņu un teica, ka viņš visus Eirovīzijas konkursus 5 pēc kārtas ar šito vienu dziesmu varēja uzvinnēt vienos vārtos. Pilnīgi bez mazākām problēmām. Šodienas Delfos, paskatieties, vakarā varbūt, ka vēl būs. Ja? Jā, ļoti jauki. Jā, video 6 minūtes tur ar visu to ievads daļu, kā viņam tur tos jautājumus uzdevu, vai ne? Reliģiozu dziesmu pat izsauc asars. Kas tā par reliģiozu dziesmu? Es neklausījos nevienu vārdu, bet kā viņš dziedāja, kāda balss un viss tas pavadījums, viss, kas tur bija, tas bija uztaisīts, viss tā kā pienākās. Juri, bet tu redzi pats, vai ne, kā pa šiem gadiem, daudz kas iet nevis uz attīstību, bet uz regresu. Kaut gan varbūt pēdējā laikā es pamanu tādas, mazas asnīnas, ka tomēr kaut kas sāk mainīties. Nē, nesāk mainīties. Mainās visu laiku vēl uz leju, jo kopējais izglītības līmenis, pateicoties šiem kompjūteriem, pateicoties šiem bez dvēseles, bez gara radījumiem, kā tu saki. Kompjūterim es domāju, ka tu neteiksi, ka ir gars iekšā. Ja? Nē. Nav, kompjūterim nav. Tas ir vienkārši izpildu mehānisms. Ja? Viņš ir aptuveni, mēs varētu noteikt, kad tā kā servers viņam ir, tā arī cilvēkam mazliet, teiks, tas būtu grēcīgi man teikt, kā biorobotam, bet arī mūsu servers ir ārpus šīs telpas, un mēs saņemam informāciju. Es domāju, ka servers man ir galvā. Jā. Bet labi, lai šā vai tā, bet katrā ziņā es tev gribu pateikt, ka visa šodienas mūzika, tā ir primitivizācija, vairs nav mūzikas, tās nav mūzikas skaņas, tas ir vienkārši šīs dabīgās mūzikas skaņas tiek radītas elektroniski, nosintezētas, vai tās pašas, tas tā kā dabīgais C vitamīns un askorbīns skābe, vai ne? Un tā tad, askorbīns skābe jau ir tajā C vitamīna iekšā, bet tur droši vien, ka vēl kaut kas ir klāt, tikai bez tās askorbīns skābes, C vitamīnā. Tagad pētījā, ka tu jau man arī gribēji teikt, ka redz ūdenim tur molekulai struktūra, un tā struktūra ir tad vienā gadījumā tāda, otrā gadījumā tāda, viņa mainās, vai ne? Jā, un tas ar domām tu viņu pat var izmainīt. Ar domām es nezinu, vai var izmainīt, bet atkal temperatūras un dažādu starojumu iespaidā viņi tomēr izmainās. Ja? Tā tad redzi, tā kā šie ļaudis jaunie cilvēciņi kļūst arvien primitīvāki, arī visa šī mūzika kļūst arvien primitīvāk. Tas, ko es šeit spēlēju rādio, tas jau nav nekāds tur sevišķais, bet arī vienkāršas lietas var būt skaistas. Ja? Tu saproti, ka viss ģeniālais ir vienkāršs, bet viss vienkāršais gan nav ģeniāls, uz otru pusi neiet. No to mūzika ir tieši tāpat. Diemžēl, redzi, katrs sev uzskata pa mākslinieku, demonstrē sevi. To jau mēs redzam. Mēs pats arī savu iedomu līmenī pasties aizbrauc uz Eirovīziju. Tērps izrādās otrais no beigām, esot visnegaumīgākais, visnabadzīgākais tie mūsu Eiro. Tā dziesma, kas tur bija, klausies, tā nav dziesma vispār. Tas ir kaut kāds dumšs skaņu pretīgs savārstījums, kur negribās pat dažas taktis man negribās dzirdēt. Tur nav nekāda muzika vispār iekšā. Ja viņa ir pilnīgi neloģiska, pilnīgi sveša, tā nav muzika, diemžēl. Un mēs braucam uz Eirovīziju. Bet Eirovīzija jau vairs arī nav Eirovīzija. Tas ir... Runāts ir godīgi. Jā. Politizēta. Šovs. Jā, šovs. Tas ir šovu izrāde.
Kur nopelnīt naudu dažiem. Redzi, cilvēki domā tā, viss, kas ir radīts Amerikā vai Anglijā, vai vēl, tas ir baigi labi, tas ir baigi forši. Savā laikā viens angļu pulkvedis ļoti labi aprakstīja šīs datorspēles. Nu, redzi, dators bija izgudrots praktiskām vajadzībām amerikāņu armijai. Jo bezjēdzīgi bija trenēties, iet uz šautuvi, šaut patronas, pēc tam atkal tās šaulītes lasīt, ja, un tērēt naudu. Izgudroja šīs te datorspēles. Bet tad kādam radās doma palaist šīs spēlītes publiskajā telpā. Un tagad tas nonāk nekontrolējam daudz bērnu rokās, jauniešu rokās, faktiski tas sagatavo profesionāļus slepkavus, ieprogrammē. Un tu redz, kā šī elektroniskās versijas spēja izmainīt cilvēkam apziņu, domāšanu. Un mēs redzam, ka jau no mazām dienām, ja, iedod bērnam telefoniņu, datoriņu, lai viņš tur ar to pirkstiņu paspaidi. Ko te viņš iemācās? Viņš iemācās ar vienu pirkstu uzspiest uz bildīti un skatīties to, ko šī bildīte viņu programmē iekšā. Un tas ir viss. Un tādu kādu attīstības pakāpi mēs gaidām nākotnē. Būs pirkstiņu bakstītāji, automāti. Zini, vēl daudz sliktāk. Jā, pirkstiņu spaidīšana, tas ir apmēram tāpats kā, labi, nevis galvu attīstīt, smadzenes trenēt. Tagad nospiež uz tā mazā kalkulatoriņa nospiež. Es vienkārši varu ņirgāties, bet pateicoties tam, ka šī matemātika cilvēkam nav galvā, viņš jau vairs pat apkārtējo pasauli nevar reāli, loģiski uztvert. Jā, viņam uztver pati mainīsies. Jā, tas nav tikai, pieņemsim, kad viņš matemātiku tur paspaida uz kalkulātoru. Daudzi nemāk pat tekoši lasīt un atstāstīt izlasīto vielu, vai ne? Tātad šeit jau ir arī tā problēma. Un man bija kāds pazīstams draugs, kuram dēls bija labs datoriķis, jā, un kas man pārsteidz, ka viņš lasīja grāmatas. Un tad es jautāju, klausies, citi tavos gados sēž tikai pie datora, bet tu lasi grāmatas un vēl esi baigais spečoks datorprogrammās. Viņš saka tā, es datoram dienā atvēlu 2 stundas. Tātad viņš māk sev ielikt iekšā rāmī un ne vairāk. Viss pārējais viņam ir kontakts, dzīvais kontakts. Viņš lasa grāmatas. Tā arī liela lieta, jā. Viss tas ir saistīts kopā. Šodien bija ļoti interesants no Rīgas raidījumā, tur piedalījās viens gudrs vīrs, vai nestāstīja par to izglītību, kādas inženieris padomju laikā mācīja, ka padomju laikā inženieris skatījās ļoti plaši. Vajadzēja mācīties tajā pašā Rīgas Tehniskā universitātē, tas ir Politehniskā institūtā, ko sauc. Diemžēl ekonomistam vajadzēja mācīties gan fiziku un matemātiku, un radioinženieram vajadzēja mācīties gan vēsturi, gan arī ekonomiku un tā tālāk. Bet tagad atbraucot kāds tur zinātnieks no Vācijas, no Šveices, kas pēc šīs sistēmas, viņš ir it kā ļoti gudrs tajā savā šaurajā jomā, šaurajā specialitātē. Bet kopā viņš no reālās dzīves nejēdz neko, un tā teikt, visas viņa zināšanas ir pilnīgi graša vērtas. Juri, viņi var izmantot, teiksim, kā nazi maizes griešanai, un nevairāk. Juri, te ir daudz nopietnāk. Viņš atbrauc uz šejieni, sagatavot ne jau sev konkurences. Visa tā izglītības reforma, par ko mēs runājam, piedod, mēs sakām tā, padomu laika izglītības sistēma. Tā nav nekāda padomu laika izglītības sistēma. Tā bija patapināta no Francijas.
ko savā laikā Krievi paņēma tā, kad no cariskās Krievijas laikiem, ja, franču izglītību. Viņi viņu turpināja, pēc tam franči kādu brīdi bija atteikušies, un tagad franči meklē paņemt to Krievu izglītības sistēmu. Godīgi Nav sakot, jau Krievu, tā ir viņu pašu izglītības Viņu paši sistēma. tikai pirms 300-400 gadiem. Tieši tā. Un ja mēs šobrīd atsakamies no tās izglītības sistēmas, nu galu galā, nu padomāsim ar prātu. Ja mēs šobrīd daudz ir kaut kādos vadošos amatos, kas mācījās studēja padomu laikā, tātad pārvilksim visam ar svītru pāri un pateiksim, visur vadošos amatos, zinātnē, literatūrā un tā tālāk sēž muļķi. Iegūda nepareizi izglītību. Tagad mēs taisīsim izglītības reformu, nu tagad tikai nāks ģēnija. Es domāju, ka tā ir speciālā reforma, lai vispārīgi mēs nebūtu konkurētspējīgi. Vēl mūsu bērni un mazbērni tagad, kas beidz vidusskolu, viņi aizbraucot uz rietumiem, uz to pašu Ameriku, viņi ir galvsties augstāk. Bet uzdevums ir pazemināt, vismaz 2 galvas zemāk. Arī tas ir uzstādījums. Jā, nu tiek gatavotas skrūvītes darba tirgumu, jā, lai maksimāli no viņa izspiestu un pēc tam izmestu atkritumu kastē, kā izspiestu citronu, tā teikt. Jā, diemžēl. Labi, mēs vēl līdz raidījuma beigām mums ir palikušas, cik mums ir palicies. Nu, mēs varam vēl, kuras tēmas tu gribētu vēl pacilāt? Juri, ko tur daudz cilāt? Ir tēmas brīnišķīgas, es kādreiz tiešām klausos Valdešteinu, viņam var piekrist, var nepiekrist, ir ļoti daudz zelta graudi iekšā viņa teiktajā, bet, saproties, tur pavid arī tā kā es saku, ir vienīgā taisnība, tie judo kristieši, jeb kristieši, kuri vairāk kā, teiksim, 800 gadus šeit ir bijuši, tie visi ir maitas, sliktie, ja? Ko tad tagad darīsim? Paņemsim visas tās konfesijas, iznīcināsim savu vēsturi, un tagad vilksim ārā laukā no kaut kur senās Latvijas laika vēstures, kur es rakstiski nevaru izlasīt, es nezinu, kur viņi var dabūt izlasīt, ja? Ko tas man dos? Jā, ko tas mums dos? Būs atkal karš, mēs atkal nostāsimies viens pret otru. Jā, bet, Egil, es iztieku ļoti labi bez kādas reliģijas. Man nevajag ne jūdio-kristieši, man nevajag ne musulmaņus. Bet nav jau tādi jūdio-kristieši. Ir, nu visi. Izskaidro man, muļķiem es nesaprotu, kas ir jūdio-kristietis. Redzi, tā Talmūds un Tora, tas ir žīdu svētie raksti, tā ir vergtura rokas grāmata. Šī jaunā derība, šī jaunā bībele, un tur viss, kas ir uzrakstīts, tie paši žīdi ir uzrakstījuši šo pašu jauno derību, šo bībeli, ja? Un tulkot viņi ir 10 reižu, un visi tulkotāji arī bijuši tie paši žīdi, jo citi nesaprata vienkārši, neprata, vai ne? Un tā ir verga rokas grāmata, lai mēs nolaiduši austiņas, paklausīgi kalpotu. Iespriež tev pa vienu ausi, pagriez otru ausi, iespļauj ģīmī tev, saki Božai rasa, Dieva rasa. Atmosties, no? Tu redzi, tu jauc visu vienā katlā. Ir mušas, ir kotlets, ir tā tālāk. Visu pirms sāksim ar to, ka tas, kas nodalās no jūdu reliģijas, vairs nav jūds. Jā, viņš tiek izstumts ārā, kā tā viņš kristieši vairs nav žīdi. Viņi tiek izslēgti uz mūžīgiem laikiem. Redzi, Jēzu Kristu apgraizīja tāpēc, lai viņu teiktu, un citi domātu, ka viņš arī ir bijis žīds. Tāpēc tādu jūdo kristietību, es varētu vēl piekrist, ir mesiāniskais judaisms, tie, kas pieņēma Kristu kā savu mesiju.
Tie ir kristieši, viņiem ir ceremonijas, sinagogas saglabāts tā kā, teiksim, vēsturiski, bet viņu mācību grāmata stipri atšķirās no Toras. Talmuds, tā ir pārrakstīta grāmata, un tā vairāk interesē cionists kā torists. Jā, vecā derība, Izraēļu reliģija, tā ir viņu reliģija, viņi tam paklanās. Man no šīs reliģijas ir tikai tas, kad es savelku kopā dažas vēsturiskās saknes, kas piesaista mūsu reliģiju un islāma reliģiju. Mēs esam nākuši it kā no viena celma. Pie kam Izraēļi nemīl arābus. Viņi nemīl viņu tikai tāpēc, kad Izmails, Ābrahama dēls, nebūs brāļu karš. Redzi, viņi tādi paši arābi vien ir, Protams, Protams, tam, kam viņi ir uzspieduši to jūdaismu kā reliģiju, tas ir hazāriem, ja, paskaties, daudzām tautām ir uzspieduši to, jo kā arī tur tajā... īpaši nevar uzspiest, ir pašpieņēmi. Pašpieņēmi, jā, jo viņiem bija izdevīgi tā. Ja tā nebija šī te, ka tev iesit pa vienu ausu pagriez otru ausu, tāda... Nē, vecā derībā taisnīgi rakstīt zobs pret zobu, acis pret acis. Zobu, tieši tā. Tāpēc ar viņiem derēja. Ņem zobenu, nokauj savu to pretīm stāvošo, un visas sievietes, visa viņa manta būs mana. Un tā tālāk. Bet redzi, mēs bieži saskaramies ar šo te fenomenu kristīgā reliģijā, kur ir runāts par Dieva mīlestību, par mīlestību pret cilvēku. Un te pēkšņi saka tā, atnesa ar zobenu, izskāva tur ciltis un tā tālāk un tā tālāk. Mēs aizmirstam vienu elementāru lietu. Pie jebkuras ideoloģijas, lai cik viņi pareizi arī nebūtu, jūri pastāv cilvēciskais faktors. Visi iekarotāji, visu pirms ir garīgi apveltīti cilvēki, varbūt iet gaišām domām un tā tālāk. Kā arī revolūcija reizēm taisa gaišām domām, bet atnāk un visu noslauka, vai ne, un satais zieps. Tāpēc arī šajā kristietībā tie krustneši, kas viņi bija? Laimes meklētāji, cīnītāji. Par ko viņi cīnījās? Vai tad Dievu var aizsargāt? Dievs pats jebkuru var aizsargāt. Kāpēc Dievam ir vajadzīgi karavīri, krustneši? Tas ir cilvēciskais faktors. Tā ir tā varas iekāre, tā sociopātija, ar zobenu pārņemt varu, bet taču ļoti daudzās vietās pilnīgi bez iekarošanām, mēs redzam, kā attīstījās un virzījās kristietības priekš. Tāpēc es tev godīgi varu pateikt, tur, kur cilvēks ir klāt, tur vienmēr izveidojās, kā mēdz teikt, gribēja kā labāk, sanāca kā vienmēr. Labi, mēs vēl pirms raidījuma beigām paklausīsimies vēl viena jūdu izcelsmes zēna, kurš gan 20 un cik 3 gadu viņa laikam tikai bija, ka nokrīt ar lidmašīnu, nositās visa viņu tā grupa. Un te tagad, tajos laikos tā dziesmiņu viņš ir uzdziedājis. Pats arī aizgāboja? Pats arī, jā, protams. Redzi, viņš to dziesmiņu uzdziedājis bija jau kādā 57. 58. gadā. Viņš bija tikai tik ražans, ka nepaspēja visu nopublicēt, jo cilvēki jau neizpērk uzreiz tik daudz, tāpēc tiem ražīgākiem dziedātājiem, komponistiem tās dziesmiņas, tā teikt, iemarinē. Un tad, kad ir kāds vilcējs, kāds pa priekšu, ka viņš kļūst populārs, pacēlies augstumos, un tad sāk pirkt, un tad pagrūž visu laiku atkal nākošo, jo 10 plats jau cilvēks nepirks uzreiz, vai ne, nopērk to dziesmiņu, kas patīkās, un tik iemarne. Bet, laimējies, ka pēc tam, tad, kad jau visa tā tehnika, stereo lietas un visas gāja jau, tā teikt, pilnā sparā, tad
gudri zēni paņēma un to pavadījumu piespēlēja klāt. Buddy Holly ir pats pa vidu ar savu ģitārīti, pie mikrofonu, dzied, viņa dziesma, visi kārtībā, bet tas piespēlēts ir no sāniem klāt, uztaisīts skaists stereo, skaists skanos, un paklausīsimies, jā, nu, Buddy Hollys kā jauns puisis jau arī, protams, ar meitenēm, bēbēm, kā saka, baby, want you come out tonight, tas ir, nu, zaķīt mīlulīts, iznāca šodien, nu, no mājas ārā, nāc šokar pie manis, vai ne? Un paklausīsimies, kā viņam šis te uzlabotais skan. Jā, paldies Buddyam Hollyam par jauko dziesmu. Zaķīt, vai tu negribi iznākt ārā pie manis, jā? Jā, un ko mēs klausīmies 57. gadā? 57. gadā par šito dziesmu mūs aizsūtīt tur uz nekur nesūtīja. Es klausījos pilnās skaļumā Rīgu 10 uzlicis visa Latvija nevarēja klausīties. Varēja klausīties. Es sarakstīju jau 57. gadā, 6. man jau atneses 56. gada 19. janvārī, kāds mans tētiņš uzdāvināja Rīgu 10, īstos viļņus ielika jau februāra mēnesī iekšā, ja, un jau klausījos visus šitos, un tā kā mani klases biedri un no citām klasēm draugi ar puiši izdzirdēja, kuram bija magnetofons, atnest man magnetofonu, Juri ierakstīja, Juri gribu, kur tu tādu dabūju, nevarēja saprast, klausījās tur video sviļņos to šņāciens, pīkstiens, čirkstiens, krakstus un vēl nezinu ko, tikai mūzīkas nebija. Es klausījos tā kā tagad uz FM, mēs klausāmies Rīgu, nu, protams, mono tikai bija General Overseas Service BBC. Un bet bez traucējumiem. Bet bez traucējumiem un skanēja tā, kā tu tagad dzirdēji, tā es mājās klausījos 57, 58, 59, uztaisīju lielo tumbu tādiem basiem, ka otrā stūrī nostājies vēderlēkās, ka spiež skaņi, kas pa spiedienu un kas pa basiem bija. Un augšas viss festivāla pišķalks salika iekšā, sakt skaļruņus vidējiem, Rīgas 10 priekš zemiem, 2 katrā tumbā, un viss bija tā, kā vajag, protams, bez kādām problēmām. Un neviens nekur nesūtīja, un nekādas problēmas nebija. Saki man, kāpēc tu šajos laikos ar šitām lietām nenodarbojies? Kāpēc? Es nodarbojos, tikai nevienam neko nevajag. Tagad jau mūziku vispār neviens neklausās, un nevienam mūziku nevajag, un vispār nezin, kas. Cilvēki nezin vairs, kas ir mūzika. Nu labi, tie, kas konservatorijā mācās, tie vēl dibināt skolu un mācīt, izprast mūziku. Klausies, ar ko? Ar ko? Tu domā, ka tu neatrast klausītājs? Nē. Tu domā, ka tā mūsu jaunatne tā samaitāta, kad viņas neinteresē? Nevienam neko nevajag. Jā. Krutāku tačku, nu tas ir mašīnu, skaistāku veceni, kurai kājas aug no ausīm, ja? Un vēl kādam iedot pa purnu, kādu nolikt gar zemi, parādīt, kas es esmu pa varoni un viss kārtībā. Kaut kādu kakafoniju. Nu, tu taču esi dzirdējis, nu, ir kakafonija, nu, bet vai tad vajag? Viņš jau vispārīgi viņam neko nevajag. Bum, bum, bum. Tad, kad man sēdināja cietumā, Padalka, tas, kas viņš bija, tad majors, kā OBHS, viņš dauzīja tā kāju par kāju pārlicis pāri, sēdēja pie galda, skatījās man acīs, gribēdams izvilināt atzīšanos vai ko tur zina, un ar to zīmulu sita, tā ritmā pok, pok, pok pa galdu, un teica, единственная музыка, которую я признаю, это стук барабана. Suvorov. Vārds sakot, tad, kad zaldātiņš jādzen nāvē, tad uz priekš bungu rīboņiem, tā kā kādi jānošauj, tu zini, kā bunzinieku rinda un bungas dauza, un tad, nu, tāda ambrāža, mandrāža tiek pacelt augstā līmenī, un tad atskan šāviens un pleuks un viss, un tie zaldātiņi ar orķestris pa priekšu, bungu rīboņu un iet priekš. Tā ir vienīgā mūziku atzīst Padalka. Nu, ko es varu darīt? Nu, tāds ir cilvēks, nu, tāda viņa saprašana, tāda viņa vēlmes, nu, viss ir skaisti, vai ne? Cik viņam gadu toreiz bija? Nu, viņam ar kādu 40 gadu bija, nu, vismaz, ja ne 45. Man bija 30, cik 7, 38 apmēram, jā, viņam ar manā vecumā bišķīt vecāks, varbūt kādu gadu. Nu, un viss, nu, redz, ko tad tu gribi? Tagad tie, ko sauc pa mūziku, es saku, tie ir elektroniski radīti trokšņi, un vairāk nekas, un lielākoties pat nesakarīgi, tur vispār nav. Mūzikai 3 lietām jābūt. Melodijai, ritmam un harmonijai. Ja? Kaut viena lieta pietrūkst.
tā jau tikai tāda pusmūzīka. Bet tagad ir tikai viena lieta palikusi, vai nu viens ritms, un pa brīžam kāds tur kā āzis ieblējas vai iekviecis kā cūka, ja? Vai nokaucās, jeb noķercās, ir riebīgā balsī pārvērstā, ja? Dauza tos trumuļus, un es saku, nav ko klausīties vispārīgi, Cilvēki nezina vispār, kas tas ir. Ko es varu darīt? Tāda ir dzīve. Labi, parunāsim par nopietnākām lietām, jo mums ir palikušās vēl tikai dažas minūtes, kādas 4-5 minūtes, lai mūsu klausītājiem neliktos, ka mēs te galīgi zinām. Par nopietnākām es gribētu tikai pateikt to, ka drīz iestāsies vasara, jā. Būs vai saulains vai lietains vienalga, bet šo laiku katrs cilvēks gaida. Un es domāju, ka man kādreiz nav pieņemams, kad cilvēks saka tā, tagad Jāņi beidzās, tagad iet uz otru pusi. Es domāju, mums ir jādzīvo, mums ir jābūt kaut cik maksimāli visiem vienotiem, pozitīvā nozīmē, lai censtos kaut kādā veidā pārvarēt to, ka mēs gribam apkarot savu kaimiņu, taisni otrādi, pretēji, mums ir jācenšas kā kaimiņiem vienam otru balstīt, palīdzēt. Tuvosies šīs pašvaldību vēlēšanas, izdariet katrs pats secinājumu. Un izvēli. Un es domāju tā, ka pašvaldību vēlēšanas varbūt ar to atšķirās, kad jums ir jāsameklē kāds pazīstams cilvēks, pa kuru jūs esat nevis pa partiju, bet apskatieties partijas sarakstos pazīstams cilvēks, kurus jūs pēc tam varat tā droši paņemt pie šlips un pateikt tā, draugs mīļais, vai tu kalpos man, vai ar to tavs 4 gadu sasaukums, kur tu būsi šeit kā deputāts, arī beigsies. Jā. Egil, man gan ir pavisam cits viedoklis. Es gribu pateikt tieši to pašu, ko es esmu jau daudzkārt teicis. Man vispirms nav par ko vēlēt. Mēs balsojam tikai pa partijām, pa partiju listēm, arī šajās pašvaldībās. Ja? Kā atrod, ka tur tajā partijā ir iekšā viens kāds nopietnāks vīrs, kam smadzenes vēl daudz maz strādā un daudz maz nav bezatbildīgs, galīgi tā teikt, viss nav pie vienas vietas un tā tālāk. Tad tas nebūtu nedozīmē, ka viņš var neievērot partijas disciplīnu. Tas ir viens. Un otrkārt, es varu teikt, ka nebalsojiet ne par vienu no tām partijām, kas pat labam ir pie varas. Jā, tas ir pilnīgi izslēgts. Ja jūs vēlēsiet par tām partijām, kuras ir pie varas, tad nekas nemainīsies un vies tikai vēl tālāk uz gruntu. Bet redzi, ir jau, Juri, arī tas, kad pat ja tu nobalsos par to partiju, kura it kā nav pie varas, te jau ir tas aburtais loks. Tajā pašvaldībā ir tie, kas ir opozicionāri, tiem to pašu sliktāko. Mums jau pamatā ir likums, un pat pašvaldība, viņi var izdot savus iekšējos noteikumus un administratīvos nolikums un tā tālāk. Tikko viņi mēģinās kaut kādā veidā uzlabot šo te likumu, tā dabūs pa pirkstiem, viņiem pateiks, likums tam nav paredzēts. Jā, likumus mēs šeit neizvēlamies. To nopietni vajag domāt, kad Saimu vēlē. Mājiņu ar sirsniņu, to mums būs jātaisa ciet, netaisīs ciet, samaksās sodos vairāk nekā spēj nopelnīt, un tā tālāk izaugs tā zālīte garāk par 20 centimetriem, maksāsi sodus, kāds Latvānis iesējies, tā kā Steinvalds šeit stāstīs, atkal maksāsi sodu, un sots soda galā, un tā ar vienu uz priekšu, un tā mēs paši radam grūtības, pēc tam šīs grūtības pārvaram un priecājamies, ka redzi, Juri, ir jau vēl tā, tu jau vari arī nopļaut to Latvāni vai to zālīti, bet tici man, atradīsies kāds centīgs pašvaldība cilvēciņš, viņš nofotografēs pats pašvaldības nekopto zemi un iesniegs pret tevis protokolu, ka tā ir tāva nekoptā zeme, jo tu nevarēsi pierādīt, ar ko tad kā atšķirt vienu nopļautu lauku, kurā ir varbūt kaut kādas kūlas pārpalikums palicies no otra
Nu, tas ir tavs. Sodu uzliks. Labi, to mēs redzēsim, jā, to mēs redzēsim. Tas ir pašvaldības stils, tādā veidā pelnīt naudu. Nemainīsies, pašvaldības tāpat tās slauks mūs, krāps un laupīs, apzaks, un nekas nemainīsies. Par to es esmu 100% pārliecināts. Teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem, paldies Egilam Rutkovskim, un raidījuma atkārtojums svētdien 10:30 līdz 11:30. Internetā mums ir adrese nomainījusi, mūsu provideris, jā, mums ir cita adrese. Ļoti viegli atrast laivu online radio. Jā. Paldies un uz sadzirdēšanos.